Vai tu zināji, ka Latvijas pastam ir jauns logo? Es to uzzināju no krāpniekiem. What? Pēdējās dienās daudz latviešu ir saņēmuši īziņu, ka it kā Latvijas pasts viņiem 2 reizes mēģināja piegādāt paciņu, bet viņiem tas neizdevās. Un tāpēc tev ir jāiet īziņā minētajā saitē, jāieraksta savu jaunā adrese, jāievada savu karšu dati, un tad it kā no tavas kartes novilks tikai nedaudz vairāk par eiro. Protams, ka tev nemēģinās novilkt tikai eiro. Tev mēģinās novilkt dažos gadījumos pat 700 eiro. Tāpēc es uzmanīgs neievadu karšu datus kaut kādās lapās, un šajā lapā īpaši pievērš uzmanību, ka tas nav pasts LV, bet tas ir pasts LV svītriņa iw.cfd. Atceries, ka tev tīmekļa adresē ir jāmeklē pēdējais punkts, un tad jāskatās domēna vārds pa kreisi no šī punkta. Šajā gadījumā domēns ir lv/iw, nevis pasts LV. Sūtītāja numurs sākas ar +63, kas ir Filipīnu numurs, bet šis numurs nav īsts, tas ir mainīts. Lai jums to nodemonstrētu, es piezvanīšu uz šo numuru. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Protams, ka tāds numurs neeksistē. Šī krāpšana patiesībā ir ļoti veca, bet krāpnieki ātri noreaģēja, ka Latvijas pastam ir jauns logo un integrēja to savā krāpniecības lapā. Tāpēc es uzmanīgs un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.